Kāds ir risinājums tam, ka tev riebjās savs darbs, tev riebjās tas priekšnieks, tu negribi no 9 līdz 6 strādāt citu labā? Ko darīt tādā situācijā? Man tev ir viens ļoti labs ieteikums. Šādās situācijās ir jātaisa savs uzņēmums. Bet kā lai to izdara? Tas ir daudz vieglāk nekā šķiet. Vajag nedaudz apņemšanos, nedaudz drosmi un nedaudz veiksmi. Dolāram ir vērtība. Mums kādreiz ir tāds stereotips, ka es ar savu ideju nedalīšos, jo nozags. Jā. Bullshits. Jāni, pietiek sēdēt pieturā. Viņš ir jāglauda. Visa precīti jāglauda. Tā ir nekaunība. Nekaunība, jā. Bet tā nav bezkaunība. Tās ir divi dažādi vārdi. Jā. Un es biju pēdējais, kas atvērās, un esmu pēdējais, kas palicis. Man vajag cilvēku, kas ienāk iekšā, un kas notiek. Viņš ienāk, skatās. Un, lai arī man 10. reizi neatver, es vēl 11. daudzos. Bet tu tā tiešām dari? Nē. Puikas, šis brauciens būs tāls un traks, stūra trīc rokās manās. Puikas, šis brauciens būs tāls un smags, tā būs izlaušanās. Tā reiz teica Simons Ziedonis savā motociklā. Līdzīgi var teikt arī par mūsu stāstu varoņa Arņa Zvaigznes braucienu uzņēmējdarbībā, kas ilgst jau 30 gadus, no pieticīga lauku veikaliņa līdz pat tiešām lieliskam ikdienas preču veikalam mazajā Zaubē. Jāni, pietiek sēdēt pieturā. Jāiet kaut kas darīt. Tieši tā. Tev šodien piegāde ir. Mums jāpiegādā prece. Jā. Un vispār cilvēkiem vajadzētu lēnām izvākties laukā no savas īstās vai iedomātās autobusu pieturas un sākt darīt. Tieši tā. Un mēs šodien būsim ciemos pie viena cilvēka, kas dara blakus autobusu pieturai. Reizēm nav nemaz tik tālu jāpārvācās. Un viņš to darīšanu ir pārvērtis tādā popsīgā padarīšanā, manuprāt. Es gan viņu nepazīstu, tās neesmu viņu satikusi, bet, cik es braukus garām Zaubē, es vienmēr iegriežos Jā, veikalā. interesanti. Šis ir labs piemērs tam, ka reizēm, lai pārdotu, tev pašam nemaz nav jāražo. Jā. Un pārdošana īstenībā, man liekas, daudziem uzņēmējiem ir tas visgrūtākais solis uzņēmējdarbībā pārdot, kā pārkāpt sev pāri un kaut ko piedāvāt, lai kāds nopērk. Labdien! Sveiki, labdien! Sveiki, labdien! Tas laikam saimnieks, ja? Ciemīgi pie mums. Mēs nākam jau uzreiz ar piegādi no draugiem. Mums bija informācija. Mēs tik daudz par jums esam dzirdējuši, ka sapratām, ka nevar neatbraukt. Okay. Kāpēc Zaubē ir tāds veikals, kāda nav nekur citur Latvijā? Cilvēki met speciāli līkumu, lai tikai iebrauc. Man liekas, es pats esmu tāds, kā nav līdzīgi. Un tāpēc ir tās idejas. Nebūtu prātīgi Zaubē uztaisīt. Es nevienu veikalu nevaru aprunāt. Pieņemsim Kārtējo. parasto, Jā. baltām sienām, baltiem plauktiem, kārtējo veikalu ar standartu sortimentu. Nav. Man vajag cilvēku, kas ienāk iekšā un kas notiek. Viņš ienāk, skatās. Cik jums Zaubē iedzīvotāji? Cik ir? Cik ir, jā? Ap 500. Kam jums tāda veikala? Bet no acīm redzot, šeit ir arī kaut kāda transporta plūsma. Protams, ka mūsu vietējais ir mazākā daļa. Mēs tomēr ar veikalu ar kvalitāti esam pievilkuši klāt to lielāko masu, stipri lielāko masu. Tā kā tādā ziņā interesants stāsts ir, jā. Sija Jaunlauciņa, veikals Skorpions. Dibināts 1991. gadā. Šobrīd uzņēmumā strādā 17 darbinieki. Apgrozījums 2022. gadā 1,3 miljonu eiro. Uzņēmuma mērķis – attīstīt āra terasi ar pašapkalpošanās iespējām vasaras sezonā. No pamatīgiem laukakmeņiem būvētajā namā, kur šodien saimnieko Ārnis, pārtikas veikals ir bijis arī padomju laikos. Bet vēl senāk – monopola bode un kroks. Šo namu Ārnis atceras no savas bērnības, jo, lai arī dzimis Rīgā, mazs būdams kopā ar ģimeni, viņš pārnāca uz dzīvi laukos, un tāpēc skaita sev par īstu laucinieku. Veikals ir bijusi un ir viņa sirdslieta – darbs, hobijs un aizraušanās. Bija jauns čalis, bija iespēja aizbraukt uz Ameriku, plāni nojuka, sēdēju uz sētas, nebija ko darīt. Kaimiņš paaicināja, amerikānis paaicināja palīdzēt iznest galvas ārā, iedeva man $15.
Es viņos iemīlējos un saprotu, ka tas ir kaut kas. Un visi zina, dolāram ir vērtība. Un tajā laikā tā bija milzīga vērtība. Un tā sanāca, ka es kādu naudiņu tur sapelnīju. Un atbraucu atpakaļ un domāju, kaut kas jādara. Un te bija tie 90. gadi, kad sākās kooperatīvi, tas un tas. Un tad iesākās veikals. Kāpēc skorpions vispār? Ko tas nozīmē? Domāju par nosaukumu un nosaukumu deva. Tā kā mamma ieteica, jo es esmu skorpions, man sieva arī skorpions pēc zodiaka zīmes. Tajā brīdī tam netika pievērsta uzmanība liela. Bet tā viņš ir lēnām izaudzis. Mēs bijām Zaubē neticami 7, nevar teikt, veikali, 7 tirgošanas vietas. Un es biju pēdējais, kas atvērās, un esmu pēdējais, kas palicis. Jāsaka, ka pirmā un lielākā mācība, ko citi tirgotāji varētu mācīties no Arņa, ir atrast savu īpašo priekšrocību, kas būtu grūti atdarināma un atšķirtu no citiem. Šajā gadījumā runa ir par atrašanos lielceļa malā, kas dod daudz iespēju, ja vien ir spēja izdomāt, kā to likt lietā. Jautājums ir, kā ļaudis dabūt laukā no mašīnām un ievilināt veikalā? Ja nebūtu šis foršais ceļš no abām pusēm asfaltētais, kas savieno Vidzemes šoseju ar Maskavas šoseju, mums ir ļoti liela plūsma, un mēs viņu noķeram. Mēs ar reklāmām savām viņus pievelkam klāt, iedodam saldējumu. Jā, to mēs un tajā brīdī jau tā limonādes pudelīte var maksāt tik un var maksāt tik, un tu viņu var pārdot dārgāk. Bet man arī, es nevaru baigi forsēt, man tomēr jāvietās arī ar savu to vietējo cilvēku, kas man palicis ir. Zaubes veikals pārsteidz ar negaidītu plašu un pārdomātu sortimentu, taču Arnis ir gājis arī soli tālāk, lai liktu par sevi runāt un liktu šo vietu atcerēties. Viens no šādiem sīkumiem ir skorpionu toaletes, kas patiesībā nemaz nav sīkums. Attīstoties turistu plūsmai, civilizēta toalete ceļa malā ir liela ekstra, un šī neapšaubām ir viena no Latvijā iespaidīgākajām ceļmalas sirsniņu mājām. Te ir pat televizors. Un tas ir tas stāsts attiecīgai publikai. Un doma jau ir patiesībā, lai tu ļoti labi šeit justos, lai tev nav jābēg projām. Jā, tieši jo tas, kas pārstāv slikti nostrādā, jo tu ir vietā, kas tev nav patīkami, rupi sakot, tu izdara savas lietas un ātrāk skribi projām. Tu gribi pēc iespējas ātrāk. Šeit ir uzdevums, ka tu mierīgi ienāc. Tev ir forši, tu vari nomazgāt rokas, tu vari viņas žāvēt, tu vari izmantot kvalitatīvu vielīti. Viss atstrādās tā, lai cilvēks neskrietu projām. Jā. Un atcerētos, aizbraucot uz Rīgu, uz Ventspili, atcerētos, kur tas bija? Zaubē. It visā, ko Arnis dara kā uzņēmējs, liela nozīme ir tam, kā palikt klientu atmiņā ar labu slavu. Kad iebrauc moču kompānijas brīvdienās, es viņus nāku uzrunāju, es viņiem piedāvāju kafiju pa velti. Viņiem vienkārši apstājušies, viņi nav bijuši iekšā. Un aicina iekšā, parunājamies, un viņi ienāk. Viņiem savas grupas ir, kur viņi padalās tālāk. Un tas viss strādā. Ja tu vienkārši sēdēsi un gaidīsi, ka tavā vietā kaut kas notiksies, un tev tikai kaut kas nāks, un tā nebūs. Var teikt, ka Arnis ar savu uzņēmumu rāda priekšzīmi ikvienam veikalniekam. Piemēram, viņš ir izcīnījis, ka mazajā Zaubē ir pakomāts un bankomāts, un ceļš pie veikala ir izgaismots. It viss te tiek darīts ar īstu aizrautību, vienlaikus ļaujoties arī nemitīgām pārmaiņām. Es domāju, ka man daudz darbinieki bieži no rītiem satiekot mani, ierauga, Arni, kas tagad mainīsies? Es vienkārši saku, tas plaukts šonedēļ nebūs tur. Tur būs cits, un tas plaukts būs tur. Mēs taisīsim tā. Tā kā ar tavu iekšējo sajūtu, tā, tu naktīs vai vakarā vienkārši domā, neiet kopā man kaut kas, vai ne? Šeit man patīk. Šo es pats daru. Es pats viņus arī krāmēju. Puišiem pasaku, kur pielikt āķīši, es muku salieku, pārlieku 10 reizes, kā man patīk. Kāpēc vienam sanāk tas veikals un citam nesanāk? Kā ir tā, kas ir tiem citiem, kuriem nesanāk, kāda viņa tā kļūda, jūsuprāt? Laikam ir jāliek iekšā savu tā, nezinu, sirsniņā jāliek iekšā, ja? Ja tu dari to tikai ar domu, es nopirkšu pa eiro un pārdošu par 4 eiro un nopelnīšu tik, tad laikam nestrādās. Ja?
Aizrautība ir laba lieta, bet droši vien ar to nebūs gana, lai atvērtu veikalu. Turklāt tādu, kurā cilvēki gribēs atgriezties un pat mest lielāku līkumu, lai te iebrauktu vēlreiz. Kas vēl būs vajadzīgs? Lai uztaisītu labu veikalu, vajag lielu budžetu. Kaut viņš maziņš ir, bet iekārtas, vitrīnas, dzesēšana, tas maksā vienkārši. Viss, kas saistīts ir ar profesionālu darbību, tas nav mājas leduskapis, ko tu nopēc par dažiem simtiem. Tiklīdz tu pēc profesionāli, tas ir tūkstošos uzreiz. Un daudziem liekas, ka mēs tā uz 100 kvadrātmetru veikaliņu 50–70 tūkstoši eiro ieliksim, un viss būs kārtībā. Nekas nebūs. Tātad ieguldījumi un īpašā lieta, kas būs raksturīga tikai manam veikalam. Vēl būtu svarīgi ievērot dažas mazumtirdzniecības gudrības, ar kurām saimnieks labprāt arī padalās. Kad ienāc veikalā iekšā, viņam jābūt pilnam. Un, ja stāvēs viens banāns, viņš stāvēs visu dienu. Stāvēs viens kartupels, viņš stāvēs visu dienu. Un ja būs tukšums pa vidu, viņš nestrādās. Šobrīd man tas plauds patīk. Un ir reiz, ka viņš man nepatīk. Un es prasu, kāpēc mums viņš tāds ir. Mums trūkst tas un tas un tas. Tā kā, pie tā jāstrādā. Viņš ir jāglauda. Visa precīti jāglauda. Un tos meitenēm stāstu un visiem ejam gar visām vitrīnām skatāmies. Kaut kas nav tā, pielabojam. Tā, lai mums pašiem patīk. Un ja mums pašiem patiks, tad es domāju, pircējiem vajadzētu patikt. Jā, vai ņemot vērā šīs mācības, katrs varētu atvērt veiksmīgu veikalu? Arnis ir šaubīgs, jo ne katrs ir gatavs uzņemties risku un atbildību pat tad, ja ir laba ideja, un tā ir pieejams finansējums. Pietrūkst ambīciju. Jānis gan domā, ka pamēģināt būtu vērts tei vai katram, jo kā gan citādi, lai uzzina, strādās vai nestrādās. Daudziem pietiek ar to, ka tas, kas viņam ir alga, no 8 līdz 5 liekat pa mieru. Uzņēmējiem tomēr ir, teiksim, kā man ir 7–24, un kā to moderni var teikt. Ja? Šķiet, ka pēc krietni ilga laika, kurā Arnis savā veikalā ir ieguldījis naudu un idejas, šobrīd tas pat tiešām ir kļuvis par savu veidu Latvijas fenomenu mazumtirdzniecībā. Varbūt būtu laiks veidot veselu skorpionu tīklu visā Latvijā. Es esmu ticies ar vairākiem veikalu tīkliem Latvijas, kur ir gribējuši, teiksim, gan iegādāties, gan ļaut nomāt šīs telpas, gan nomainīt skorpionu uz citu zīmolu, neminēšu vārdus un tā tālāk. Es viņiem ticies, tādi piedāvājumi bijuši. Viņi saka, ka mums ir tur 107, vienam 120 veikali, nav svarīgi. Un es godīgi varu pateikt, es labāk tam man viens skorpions, bet es zinu, kas viņā notiek. Es tiešām negribētu 107 skorpionus. Jā, bet tu 2? Arī nē. Ja man vēl jāsameklē 15 cilvēku vēl vienam skorpionam un nodrošināt tādu kvalitāti, man bail, ka es to nevarētu izdarīt. Ārņa veikalā valda kaut kāda harmoniska sakārtotības aura. Iespējams, tas ir saistīts ar pārdomātu un ērtu iekārtojumu. Veikala plaukti ir paša saimnieka dizainēti, bet kases lete ir speciāli pasūtīta no Vācijas. Labdien! Labdien! Labvakar! Jūs nosvērāt to vistiņu? Manā vietā viss izdarīja pārdevēja. Super. Jums garšo asaris? Ļoti. Jūras asaris man viena no mīļākajām zivīm ir. Paldies jums. Lai arī var redzēt, ka jūs strādājat pavisam nesen, es redzu, ka jūs ļoti ātri mācāties. Paldies jums liels. Paldies. Visu labu. Uz redzēšanos. Kā sanāca diezgan normāli pirmo klientu. Līvāna novada Sutur ciemā jau 5 gadus darbojās unikāls zināšanu ietilpīgs uzņēmums, kurā no dabas produktiem tiek iegūti ekstrakti kosmētikas ražošanai. Ģimenes uzņēmuma Rasa Botanikāls idejas autori, vadītāji un attīstītāji ir Zane Grigāls-Ročina, kur kā ķīmiķi strādā kosmētikas nozarē. Zane ir ieguvusi doktora grādu ķīmijas tehnoloģijās un ilgstošu pētījumu rezultātā nonākusi pie slēdziena, ka visparastākajos augos, kuri aug pļavā, piemājas dārzā un mežmalā, slēpjās milzīgs potenciāls.
Tad, kad tu esi jaunais uzņēmējs, tev vienmēr jāpiedalās visādos konkursos. Tur ir tas uzdevums parasti pasaka par savu uzņēmumu vienā teikumā. Rasa Botanicals ir uzņēmums, kas ražo augu ekstraktus, produktus no augu ekstraktiem un atbalsta citus zīmolus kosmētisko produktu radīšanā un ražošanā. Pie mums tiek ražoti dažādi kosmētiski produkti citiem zīmoliem. Es pārdodu savas zināšanas, un nav Latvijā simtiem cilvēku, kuri var uztaisīt kosmētisko produktu formulas. Tādi ir varbūt 5, varbūt 10. Ģimenes uzņēmums Rasa Botanicals. Dibināts 2018. gadā. Šobrīd tajā strādā 4 darbinieki. Apgrozījums 2022. gadā pārsniedz 33 000 eiro. Rasa Botanicals eksportē uz Igauniju, Horvātiju, Angliju. Uzņēmuma mērķi nākamajos 5 gados strādāt tikai biznesa-to-biznesa sfērā, jeb latviski sakot, nodarboties tikai ar uzņēmumiem un piedāvāt savus pakalpojumus visā Eiropas Savienībā. Viss sākums bija līderprojekts. Mēs uzrakstījām sākotnēji līderprojektu pieteikumu, mēs dabūjām naudiņu, mēs dabūjām atbalstu, mēs iepirkām iekārtas. Tad mēs kļuvām par Daugavpils biznesa inkubātoru biedriem, tad tur es saņēmu daudz un dažādas gan konsultācijas, gan zināšanas, gan arī atbalstu. Un tad mēs atnācām uz šejienu, uz Latvijas universitāti un ar biologiem pētījām mūsu ekstraktus un atradām to pierādījumu, kāpēc kumelīšu ekstrakts ir tik foršs. Praktiski to, ko daudzi zināja zināšanu līmenī, mēs pierādījām ciparos, skaitļos, grafikos, datos. Zanes lielākais atbalsts kopš viņas uzņēmuma pirmās dienas ir bijusi un aizvien ir viņas ģimene. Vecāki vada ražotnes darbu, kur top gan ekstrakti kosmētikas produktu ražošanai, gan arī daži pašu ražojumi. Kā jūs vispār to izdomājāt? Zanes ideja. Viņa vienā no saviem darba komandējumiem bija Vācijā uz izstādi, man liekas, tā bija Düsseldorfa, ja nemaldos, un tur bija tikusies ar kosmētikas ražotājiem, un bija stāsts par to, ka Latvijā nav kas ražo ekstraktus kosmētikas rūpniecībai. Tad tā ideja tā arī dzima. Tas princips ir tāds. Ultraskaņa augu šūnu pārplēš apvalciņa. Un tās vielas, kas šūnā iekšā ir, viņas tiek ārā. Jūs esat sastāvdaļa no garas vērtību ķēdes, kur mēs sākam ar izēvielām, tad mums tehnoloģijas zināšana ietilpīga fāze, un tad mēs radām preci ar augstu pievienoto vērtību. Tādu kā šie produkti, piemēram. Darbs un hobijs ir līdzīgas lietas. Galvenā atšķirība ir tā, ka par hobiju mums neviens nemaksā, kamēr par darbu, pat ja viņš mums patīk, mēs saņemam samaksu. Es minu to, ka tev nebūtu bijis baigi tālu jāmeklē darbs visdrīzāk savā specialitātē, bet tu tomēr izlēmi būt par uzņēmēju. Kāpēc? Nezini, kā es vēl joprojām apvienoju abas divas šīs lomas. Es esmu uzņēmumā. Tad tu sanāk, ka tu esi hobija uzņēmējs. Vairs nē, bet sākums bija tāds, kad es uztvēru Rasa Botanicals kā savu hobiju. Bet kamēr es uztvēru uzņēmumu kā hobiju, man nauda nenāca. Es tikai darīju. Es tikai veltīju tam laiku. Un tad, kad es pamainīju šo savu domāšanu, šo savu skatījumu uz to, kad tā ir uzņēmējdarbība. Tas ir vēl viens veids, kā es pelnu naudu. Tad arī viss aizgāja. Jo, lai hobiju darītu, tu necelsies katru rītu 5 no rīta. Bet, lai darbu darītu, tad man ir tā motivācija, kad man ir jāceļās 5 no rīta, jo es esmu apsolījis klientam, atrast izēvielas viņa formulai. Zana, tu esi biznesmene vai tu neesi biznesmene? Vai esi biznesmene vai tu neesi? Kā tu jūties? Tagad laikam es jūtos, ka es esmu, bet ir pagājuši 5 gadi. Jā, bet ja tu man jautātu 5 gadus atpakaļ, es teiktu, nē. Noteikti nē. Bet tas nozīmē, ka uzņēmējs ir kaut kāds tāds tituls, ko tu iedod bieži vien pats sev, vai ne? Zini, kā tā ir ticība sev. Vai tu vari, vai tu nevari. Kas tur ir Jāna ar tiem 5 gadiem? Jā, ir kaut kāda interesanta lieta. Es uzskatu, ka pēc 3 gadiem tev ir jāapskatās, vai uzņēmums vispār varēs pelnīt, bet aptuveni 5 gadi ir tas, ka tu vari pats sev pateikt, ka tu esi vai tu neesi uzņēmējs. Tad, kad ir pāri rotaļīgā un aizrautības pilnā hobija fāze, viss sāk kļūt ļoti nopietni un neatgriezeniski. Jā, bet kādam ir jābūt cilvēkam, lai kļūtu par veiksmīgu uzņēmēju? Kāpēc viens var, bet cits, iespējams to pašu nenojaušot, arī var? Arī Jāni nomok šis jautājums. Katrs var būt uzņēmējs. Kā jums liekas? Es domāju par sevi, ka jā, jebkurš var būt uzņēmējs. Ja jau es varu, tad visi var.
Nu, zini kā, kaut kādai uzņēmībai jau ir jābūt un mērķtiecībai un kaut kādai disciplinētībai, lai kaut ko darītu. Šobrīd es varu atbildēt, kāpēc es to daru, jo es gribu ar savām zināšanām, iemaņām, pieredzi, talantiem dalīties ar pasauli un palīdzēt citiem jauniem uzņēmumiem augt un zīmoliem attīstīties. Vai tu jūti, ka tev ir kāda īpašība, kas tev pietrūkst kā uzņēmējai? Zini kā, varbūt tās... Krieviski ir tāds vārds naglests, latviski palīdziet man atrast tulkojumu. Tā ir nekaunība. Nekaunība, jā. Bet tā nav bezkaunība, tās ir divi dažādi vārdi. Jā, zini kā tāda drosme, kas manevrē uz šīs te nekaunības robežas, iet un daudzīties pie tām durvīm 7 reizes, un lai arī man 10. reizi neatver, es vēl 11. daudzos. Bet tu tā tiešām dari? Nē. Tāpēc es saku, ka man tas trūkst. Es teiktu, jā, šī nekaunība, bet viņu nevajadzētu jaukt ar bezkaunību. Jā, nekaunība šajā gadījumā būtu tavā prātā esoša pilnīga pārliecība, ka tu īstenībā tam cilvēkam mēģini palīdzēt, taču kaut kādu nesaprotamu iemeslu dēļ viņš nav informēts par to, ka ar tavu produktu viņš tev palīdzēs. Tātad ideja, pārliecība par sevi un veselīga nekaunība. Bet ko iesākt tad, kad sāc pa īstam aptvert, ka esi uzņēmies ko lielu un nozīmīgu? Kā saņemties un iedrošināt pašam sevi? Šī ir ļoti bieža problēma uzņēmējiem, ka viņi nevar saņemties pacelt to klausuli, viņi nevar saņemties piezvanīt tam cilvēkam, viņi nevar saņemties pieklauvīt pie tām durvīm, un tad man parasti ir 3 ieteikumi. Tad iedomājies, viens no variantiem ir, ka tu ieraugi, kad sasniedzamais rezultāts ir daudz lielāks nekā viņš patiesībā, tu sev ieskaidro. Tātad aiz tā zvana slēpjas nevis tas, ka viņš uz mani nesadusmosies, bet aiz tā zvana slēpjas mans pirmais līgums uz 1 miljonu, piemēram. Otrs variants ir, ka tu samazini bīstamību pašai darbībai. Tev liekas, jo tev bail no atraidījuma. Tev liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas sagraus tevi un tavu reputāciju un tavu biznesu, ja tas cilvēks negribēs ar tevi runāt. Bet reizēm vienkārši apsēžoties un drusku dziļi pēlpojot un padomājot par šo tematu, tu saproti, cik muļķīgi ir tā doma pašā saknē. No atraidījuma tev dzīvē nemainīsies pilnīgi nekas. Un trešais savukārt, ko var darīt šādās situācijās, ir saņemties drosmi. Mēs bieži vien saņemamies drosmi caur rituālu. Caur to, ka mums ir kaut kāds veids, kā mēs kaut ko darām. Man ir mana pārdošanas žakete, piemēram. Vai man ir mans ceļš ap mājām, pirms taisīt svarīgu zvanu. Un kas ir ļoti svarīgi, bieži vien, it sevišķi tiem, kas ir viena tā uzņēmēja, kas ir viena cilvēka uzņēmēja, svarīgs ir pārējo atbalsts. Tas nozīmē, ka tev ir jāatrod kāds, kam tu pasaki šo. Man tagad būs jātaisa 3 zvani. Tas būs grūti, man vajag atbalstu. Zini, kas man vēl palīdz? Tādos mirkļos, kad man ir bail kaut ko darīt, tad es vienkārši izrakstu uz papīra tās lietas, ko es jau esmu izdarījusi. Un tad, kad es izrakstu, kad es nezinu, esmu sarunājis tikšanos ar cilvēku, uz kuru man pat ir bail paskatīties, tad man liekas, Zana, bet tu jau šito esi izdarījusi. Vai, piemēram, manā gadījumā, kad es rakstīju disertāciju 12 gadus, saka, Bāc, tu esi 5 gadus celsies 5 no rīta, tu nevari šonadēļ katru rītu piecelties 5 un uztaisīt ar projektu pieteikumu? Protams, ka es varu. Protams. Un tad, kad es atskatos atpakaļ uz šīm saviem sasniegumiem vai mazajām uzvarām, tad man liekas, ko tu te ņemies? Protams, ka tu vari, ieplāno, ej un izdari. Izrādās, ka pats sev var palīdzēt arī nebaidoties runāt par savu ideju. Daloties ar to, mēs varam padarīt ideju vēl stiprāku un drošāku. Mums kādreiz ir tāds stereotips, ka es ar savu ideju nedalīšos, jo nozags. Jā. Bullshit. Es tam pilnībā nepiekrītu, un es saku pilnīgi pretējo. Ja jums ir biznesa ideja, runājiet to pa labi, pa kreisi, jo jūs nekad nezināt, kur atradīsies kāds cilvēks, kas, hei, es zinu, piemēram, vienu dāmu, kas meklē to un šito, un tā atnāk jauni kontakti un tā atnāk jaunas iespējas. Nebaidīties runāt par savām idejām, un arī par saviem sapņiem. Kuras lietas nevajag stāstīt? Jā, ir situācijas, Ko biznesmeņi tev nestāsta? Nevajag stāstīt. Man negribētos cilvēkiem stāstīt par savu produktu ražošanas specifiku, bet, ja ir sajūta, ka par viņu negribās stāstīt, tad vienmēr jāmēģina sev atbildēt uz jautājumu, kāpēc. Ja es to redzu kā apdraudējumu biznesa modelim, tad tev arī nav jāstāsta. Tātad, mums ir gan ideja, gan vēlme to piepildīt, gan gatavība sarunāties un uzklausīt kritiku. Tomēr, ja vien neķeramies pie mūzikas komponēšanas vai romānu rakstīšanas, viens pats reti spēja aizsniegties tālu. Būs vajadzīgi palīgi. Kas bija tā tava komanda? Tu teici, ka tā bija komanda. Kas bija tava komanda? Ģimene. Tā bija fenomenālākā komanda. Mēs vēl nebijām saņēmuši to gala
Bet es atbraucu uz laukiem un skatos, wow, man te rūpnīca jau top, cik forši. Nu, ģimene viennozīmīgi. Un tas ir mega svarīgi, ka mums ir apkārt cilvēki, kas ir gatavi atbalstīt un kas tic tai mūsu idejai. Jo pašā sākumā ar vienu manas ticību nepietiktu, nē. Tad, kad es redzu, kad mani bērni iesaistās, piemēram, laukos liepziedu lasīšanā vai ievu ziedu lasīšanā un skrien uz rūpnīcu un sver un rēķina, cik viņiem sanāk tie eiro centi par to maisiņu, ko viņi ir salasījuši, tad man liekas, tas super, nu, kad man ir sanācis to visu ģimeni iesaistīt uzņēmējdarbības procesā, jo tiešām iesaistīt ir tā, ka visi. Izskatās, ka Zanai ir izdevies tikt pāri nedrošības fāzei un atrast savu īpašo vietu piesātinātajā kosmētikas ražošanas nozarē. Nebaidoties stāstīt par savu ieceru, dalīties ar zināšanām, kas galu galā ir vairojis viņas uzņēmumu vērtību, nevis kaut ko apdraudējis. Ko tu varētu ieteikt, piemēram, cilvēkam, kas šobrīd skatās un domā, man arī gribētos būt par uzņēmēju. Kaut kāda man ir ideja, bet es nevaru, man kaut kas trūkst. Vai man nav idejas? Vai man nav idejas? Ko tu varētu ieteikt tādam cilvēkam, kurš tagad šobrīd skatās un domā, vai ir vērts būt par uzņēmēju? Zini kā, es varu tikai dalīties ar savu pieredzi. Man ļoti atbalstoša platforma bija Lijā biznesa inkubatori un tieši Daugavpils. Mums Latvijā ir dažādās pilsētās tie inkubatori un atbalsts ir ļoti plašs un tur strādā ļoti zinoši cilvēki un piesaista vēl zinošākus cilvēkus. Tad šeit man gan tā platforma ar to, ka mēs tur bijām daudzi līdzīgi un daudzi nāca un dalījās ar saviem gan kāpumiem, gan kritumiem. Arī tas, ka tā vide bija atbalstoša un deva to informāciju un zināšanas, kuras man nebija, kur es varēju paņemt, tas bija mega vērtīgi. Ja jums ir ideja, atrodiet sev tuvāko biznesa inkubatoru un aiziet un parunājieties ar tiem cilvēkiem, jo viņi ir savas jomas speciālisti, pie viņiem nākuši daudzi kā jūs, un viņi var pateikt, kurā virzienā iet tālāk. Un noteikti tādos mirkļos nevajag palikt vienam. Jā. Jo viens mēs neesam arēji racēji, sakiet, kā gribiet. Ir vajadzīga komanda, tikai kopā mēs varam vairāk.